Pirms neilga laika kāds no portāliem, proti Jauns LV, vēstīja. Pēc Eiropas Savienības datiem gandrīz puse Latvijas iedzīvotāji ir invalīdi. Kā tas var būt? Cilvēki, kas gribēs, paši atradīs šo rakstu un sapratīs arī dziļāku tā kontekstu, par ko šeit ir stāsts. Šajā sakarā izteikšu kādu savu domu. Kā tad tā? Propagandisti vāvuļo par valsts rūpēm, iedzīvotāju drošību, par investīciju palielināšanu labklājībā, par progresu, attīstību, bet invalīdu skaits pieaug. Sanāk, ka progresa esesovieši ir ne tikai izkalpoties kārākie pirmrindnieki mainīgajiem režīmiem, viņi ir ne tikai top 1 līdz 3 nodzeršanās un tabaks smirdēšanas ģēniji, bet arī rūdīti meļi un liekuļi. Tauta ir novesta nekurienē, pēc mums kaut ūdens plūdi. Un kādi to vēl gadu no gada svin? Jautājums, ko viņi piemin? Kādu vēsturi viņi raksta, ja gadu no gada pieaug ne tikai Latvijas, tā saucamās valsts, parāds, kas uzkrauts uz iedzīvotāju pleciem, bet arī skaties, kurā virzienā gribi. Tu pamani, ka mums melo, mums stāsta par attīstību, mums stāsta par drošību, mums stāsta par izaugsmi, bet mums melo, jo cilvēki, kas šajā zemē vēl ir palikuši, redz, kas patiesībā notiek, un patiesība ir skarba, tā saucamās varas un tautas attiecības. Starp tām ir plaisa, kuru nekas un neviens nespēs mazināt, jo šīs plaisas pamats ir nodevība pret cilvēkiem, kas šeit dzīvo. Viņi dara to, ko viņiem liek, notirgodami savu bērnu un arī citu cilvēku, citu ģimeņu bērnu likteni. Bet sūnu ciemā, kā jau sūnu ciemā, acis piever daudzi, gaida laimes lāci, taču pamostoties realitātē, godīgi cilvēki apzinās, zina un neklusē, ka tiesiskas valsts šeit nav un nav bijis.